Bet, kad mēs būsim meiteni. Mēs jau esam meitenā. Nu jā, un tātad, meitenes, tātad, ja tu esi zēns, pamet šo saitu, pamet šo video, lai arī kas šis būtu. Lai galvenais piesvied laiku! Lai sūdi nespied, lai mēs zinām, ka meitenes mums tic, lai viņām ir vieglāk, lai šo dara viņu dēļ. Jā? Jā, tas tāds pēdi. Mēs parunāsim šodien par zēniem, par problēmām, ar kādām jūs varat saskarties. Sāc bēdiņu, saprot? Nu, šeit mums ir iesūtīti jautājumi, jā, un es tā kā iejutīšos tā cilvēkā, pajautāšu savai omītei, labi? Jā, esmu Milda! Esmu Milda! Jā, labi, davai. Cit man sauc par genocīdu. Labi, sākam. Par žāgu arī. Jā? Kā tad? Nu, labi, nu. Tu neatceries. Neatceros. Man tiek vārtiņi. Tātad. Ko man darīt, ja man patīk zēns, bet viņam ir draudzeni, un man nav iespējas viņu iegūt? Man vajadzīt pašnāvību! Netais pašnāvību vienkārši tā, ka tu piepi tā zēna, tu reāli iedod vienu tādu kārtīgu slapju buču, un pagriezies, atskaties apakaļ, un apskaties viņu reakciju, un ja viņam reakcija būs, piemēram, šurā, tad viņam tas nepatīk, jo viņam ir draudzeni, jā? Bet ja viņam ir tāda. Tad arī tā vienkārši viņš pamatīs savu draudzeni un drošādu darbu sāktu arī. Nu, vēl darīt, ja man patīk zēns, protams, kādēļ nepatīk. Mirst nost. Nē, meitenes, saproti, ja jums ir šāda situācija, piemēram, kā manai beitiķē, mazbeitiķē, ka viņai patīk zēns, kurā viņa nepatīk vienkārši, vai ne? Tad pievēršēt šām zēnam uzmanību, parādiet, ka jūs esat viņu vērta. Dariet visu, un jūs būsiet ar viņu kopā. Būsiet. Izvarot. Izvarot neko nevienu nevajag, tas nāks ar laiku. Saprati? Tu nevienu neizvaros. Un jā, labi, nākamais jādējums, es negribu iedziļāties. Kas šī appoziet? Pietuvinam. Bērniņ, kas tev par blogām teikt? Pagad šitā. Šitā ne. Bērniņ, tu tevai. Jautājums. Man ir 16, un es esmu stāvoklī. Ko man darīt? Tātad 16 stāvoklī. Atrod to puiku. Paņem šķēres. Un nogriez viņam matus. Tās viņu pārmācīs, kā apaugļot nevainīgas meitenes. Vienkārši tas ir... Piesiet to bērnu. Es nezinu, piesiet viņu kādam. Es nezinu, kā piesiet viņu savai mātei. Nē, viņa nevarēs pateikt. Nebūžam. Man viņa piesēja savu bērnu. Tagad man viņš ir jānēsā uz rokām. Man prāt, kā tādai tantei, kā es varu būt bērns. Es to pieturināšu. Es zinu, man nav grumbu. Man nav grumbu. Jūs saprotiet? Tādēļ, ka man ir bērns. Viņas bērns. Tas tā mazliet. Tu esi, nu, pohuj. Davai, nu, turpinam. Un tagad jautājums arī šeit no skatītājiem. Pastāstiet lūdzu par savu intīmo dzīvi. Visu mūžu garumā. Nē. Nē, nestāstīšu. Šālo. Citā video. Varbūt. Ļoti šābās, bet jā. Daudz vairāk, bet jautājums? Vairāk jautājumu nav. Labi, tātad. Es slidu nostašu tā, pa pusi vaigs uz tā krāslu, darbā krāslu nevar atrast. Tātad paldies visām meitēm, ja tu izdācu nosties šo video, tu tevi gals. Spārs, uzspied laiku. Neko nespied! Kas tev ir? Nu nespied neko! Pamotivājām? Es visu... Kurš ir pamotivājies? Zītu māteiz. Man vienam. Nē, man... Tātad paldies visām... Es būšu Tātad kopā necēs, ka stipras. kaut ko citu neiebāstu. Paldies visām meitenēm, kas nosties šo... Es tātad lūps uzkrausošu. Pisies. Paldies visām meitenēm, kas mums atdāja. Ei, nahuj! Tiešām vēlējās, lai mēs uztaisam šo video. Tāda nebija nevienas.
Un, ja jūs vēlaties, lai mēs turpinām šās skaistās sarunas, spiešam like, varbūt pat rakstam, un mēs izdomāsim, un gan jau, ka mēs uztaisīsim vēl kādu video. Un viss tiešām liels atbaldies par jūsu nelielo atbalstu, kur vispār nav. Paldies jums par to. Es ceru, ka par kādu šos stūdu skatās. Un jā, nu tiešām, es jums saku tiešām lielu paldies, tādēļ, ka Katrīnai tiešām tagad atkal nespīd biere. Un viņi nav, vispār, ko es tagad runāju, labi, paldies jums. Es 8 minūtē noblemberēju. Paldies jums! Paldies!